Vispārējās pensiju politikas viens no mērķiem ir radīt apstākļus vai motivāciju cilvēkiem pēc iespējas ilgāk palikt darba tirgu. Strādāt ilgāk, pelnīt savu lielāku pensijas kapitālu un gala beigās saņemt lielāku pensiju. Šī sistēma, kā tā ir pašreiz, diemžēl galīgi nemotivē. Es gribu teikt, ka valsti nevajag vispār šo sistēmu tagad kustināt, bet to vajag darīt savādāk. Atveriet to pašu dienesta gaitas likumu, nomainiet likumu, ka tiesības darbiniekiem ir strādāt 50 gadi un vairāk, nevis līdz 50, kad man jānāk un jālūdz, pagariniet man dienestu. Valsts kancele var nākt ar priekšlikumu, kā šos darbiniekus motivēt šajā dienestā palikt. Nevis vienkārši mēs atņemam kaut ko un tālāk, lai viņš dara, kā viņš grib. Motivējam šos darbiniekus turpināt dienestu. Ļaujam viņam strādāt tik, cik viņš grib ilgi. Ja viņš spēj nokārtot fiziskās normatīvas, viņš atrodas tajā, rēģējušie policisti. Ja viņš nespēja, tad valstī jāatrod vieta policijā vai citā dienestā, kur viņš var turpināt mierīgi strādāt līdz kaut kādam noteiktam vecumam. Bet nevajag šobrīd to radīt tādā formātā, kā tas ir izdarīts, jo mēs nonāksim pie tā, ka kaut kādā brīdī no šī pacēluma, kas ir šodien, mēs atkal nonāksim bedrē. Tas, ko mēs gribam arī tiešām, kā no iekšlietas puses, noturēt to saprātu, lai tā pārēja uzreiz neiemest un visu nesalauzt tā, ka pēc tam nevar savākt. Valsts pasakiet, iedodiet šo iespēju, parādiet, kurā kabinetā viņš sēdēs, vai kādā kapitāla sabiedrībā viņš sēdēs pēc saviem 50, ka viņš vairāk nevar paskriet. Jānoskrien 3 kilometri, vai kilometrs. Ko valdība tātad ir pateiks, ka 55 gados viņš tikpat ātri skries? Mēs sakam, kur ir veselības jautājums. Atņemam šīs prasības pēc fiziskās sagatavotības, pēc 50. Ņemam nost viņas. Mēs par šo nerunājam. Idejas, ka es to nevaru atļauties, tāpēc, ka man jāzina, ka tas glābējs varēs to cilvēku iznest no tā ugunsgrēka. Es taču nevaru ielaist tur un pēc tam divus meklēt, es atvainoju.